Seks ir cilvēka uzvedība vai darbība, lai gūtu garīgo un fizisko sajūtu kopumu. Pirmo reizi vārds seks datēts ar 1929. gadu. Seks var būt līdzeklis, lai turpinātu dzimtu, apliecinātu mīlestību, veidotu saskarsmi vai uzlabotu fizisko un emocionālo stāvokli. Ir brīvlaiks, un šajā nedēļā jauniešu tusiņi noteikti sit augstu vilni, un gribam to vai ne, par seksu jaunieši ne tikai runā. Bet cik tad mēs vispār esam zinoši par šo jomu? Šodien Rīgas ielās pētīsim kopā ar Gati no Papardziedu. Nu, re, kur jau viņš nāk, tā kā iepazīsimies. Sveiks, Gati! Jā. Nu ko, mēs tad par to informētību. Nu, cik tad ir informēti jaunieši un cilvēki Latvijā par seksuālu audzināšanu, par seksu kā tādu? Tad, kad cilvēkam pajautā, viņš lielākoties saka, ka viņš ir informēts. Un kaut ko jau viņš arī parasti zina. Bet tad, kad sapratu, ka tā tēma tomēr ir tā kā gan svarīga dzīvei, tad sapratu, ka Papardzieds ir tā organizācija, kuras informāciju var iegūt. Un ieguvis pats, sapratu, ka es arī varu dot citiem. Kas tad ir tie visbiežākie jautājumi? Ļoti bieži tie ir, piemēram, par to, kas mainās ķermenī, vai tas ir ok, ja man tur tajā vietā uzmetās pumpas, vai tas ir ok, kad man pāries pumpas, vai tas ir ok, kad es esmu īsāks nekā visi pārējie klasē. Tie jautājumi tiešām ir ļoti tādi ikdienišķi, kurus varētu pajautāt jebkuram, bet cilvēks vienkārši kautrējās, tāpēc, kad domā, ka viņi nesapratīs. Džeki, kur jūs uzzināt par seksuālu audzināšanu? Seksuālu audzināšanu? Skolā? Jā. Tieši no kā skolā? No skolotājiem, no klasbiedriem? No klasbiedriem, jā. Veselības mācību jums vairs nav? Nē. Vajadzētu? Nē. Kāpēc nē? Nav. Mēs jau tāpat visi zinām. Pilnīgi visu? Pagaidām, to, ko vajag. Kas ir tas, ko jūs zinat? Tās pamatlietas. Kas tāds būtu? Es nezinu. Redz, tomēr nezinu. Grūtā uzskaitīt. Jums veselības mācība vēl ir? Nē, mums nav. Kā liekas, ka vajadzētu vai nē? Nevajadzētu, manuprāt. Nevajag. Nē, tas nav nepieciešams. Viss skaidrs. Tev bija vēl veselības mācība? Jā, bija. Kā tev? Man arī veselības mācība. Tā tīri teorētiski no skolas, jā. Ar vecākiem nerunājāt? Ne īpaši, es vismaz īpaši nē. Vairāk jau kā skolā. Skolā un savā starpā jaunieši. Pētījumu medicīnas iestāžu statistika pagājušajā gadā apliecina, ka jauniešu vidū pieaug saslimšana ar seksuāli transmisīvajām slimībām. Tas valstiskā līmenī liek domāt par veselības mācības atjaunošanu skolās. Šobrīd kā visplašāk pieejamo informācijas avotu seksuālās dzīves jomā jaunieši min mēdījus, taču viņi atzīst, informācija ir plaši pieejama, bet tā nav izglītojoša. Vislabprātāk par seksuālās dzīves noslēpumiem pusauģi gribētu runāt ar vecākiem, bet tam, izrādās, nav gatavi paši pieaugušie. Kāpēc vecāki tad nerunā ar saviem bērniem? Gadījumos, kad nerunā, tas varbūt kaut kādā veidā ir saistīts ar to padomu laikiem, kad seks bija tikai kā tāds tabū. Seksa nebija, un visus bērnus atrada kāpostos. Un visgrūtākais ir jāņem un jāstāsta. Papardziedam pārmet to, ka jūs jau tikai dalat prezervatīvus, neko jau vispār tur nestāstat. Vajag taču tomēr mācīt, nevis mudināt jauniešus nodarboties ar seksu. Tā prezervatīva dalīšana, viņam nekad nenotiek tāpat vien. Vispirms pajautāt cilvēkam, vai viņš prot viņu lietot. Tādi uzvedinoši jautājumi, vai viņš viņu izmantos, vai vienkārši no viņa uzpūtīs balonu. Kaut kas līdzīgs mūsdienās zināmajam prezervatīvam tika lietots jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Uzskata, ka prezervatīvs, angliski condom, nosaukts ārsta Dr. Kondona vārdā, kurš apgādāja Anglijas karali Čārlza II ar prezervatīviem. Mūsdienās nopērkamie prezervatīvi izgatavoti no gumijas paveida lateksa. Šādu prezervatīvu pazīstami kopš 1930. gada. Kam būtu jādomā par izsargāšanos, puisim vai meitenei? Es domāju, ka vairāk meitenei. Kā tev liekas? Abiem. Abiem par to jādomā un jāvienojas. Varbūt ir puisis vairāk kā sanāk. Kāpēc? Es nezinu, viņš kā atbildīgāks varbūt. Es pat nezinu, man liekas, ka abiem jādomā par to, bet vairāk jau es domāju puisim, jo
Viņš tā vairāk atbildīgs par to. Tā svarīgāk tas ir. Nu, tā kā puisis varētu būt atbildīgāks, bet meitenei svarīgāk. Pirmo reizi es atnācu arī uz Papardu ziedu brīvprātīgo jauniešu sapulci. Ko tu stāsti saviem vienaudžiem? Jā? Nu, par visādām tēmām, par drošu seksu, par kontracepciju, par lēmumu pieņemšanu, savstarpējām attiecībām. Kas ir tas, ko tu iegūsi šeit, ko tu nezināji pirms tam? Nu, tieši labas zināšanas, bet kādas? Vairāk par slimībām un tādā garā. Tad tā ir viena no galvenajām lietām, kas ir jāzina. Nu, principā jā, arī jāzina, kā pareizi izsargāties. Tad, nu, par pārējo, tad tas tikai pieredze ceļā. Jā. Protams, mēs varam šausmināties ārprāts, ko tie jaunieši savās ballītēs tik nedara. Bet īstenībā pēc šodienas aizdomājos, vai mēs visi, proti vienaudži, vecāki, meidiji vai skolotāji, darām visu, lai jaunieši zinātu to, ko viņi dara. Vajadzētu zināt gan mums, gan arī visiem pārējiem.